Tehniskais progress un masu produkcijas ražošana ir padarījusi mūsu dzīvi komfortablu un standartizētu. Mēs esam tik dažādi, bet esam spiesti dzīvot vienādās mājās, braukt ar vienādām mašīnām, nesāt vienādu apģērbu. Bet vai vēlies kaut nedaudz atšķirties? Rokdarbu studijā Rodas māca radīt unikālas lietas, kas atbilst kategorijai vienīgais eksemplārs. Mēs šobrīd atrodamies Stabu ielā 49. Esam rokdarbu studija Rodas. Mēs pastāvam jau 6 gadus. Mūsu uzskats ir, ka katrai mūsdienu sievietei ir jāprot sevi moderni apģērbt, ir jāprot veidot skaistu interjeru savās mājās. Un tādā sakarībā mums strādā ārkārtīgi interesanti pasniedzēji, kas piedāvā dažādas 10 mācību programmas. Es pati mācu mašīnu adīšanu. Pie mums nāk strādāt un mācīties meitenes, kuras nav pazīstamas absolūti ar mašīnu adīšanu, bet tad nāk cilvēki jau ar praksi, kuri orientējās rokdarbos. Mācām arī savienot, teiksim, mašīnu adījumu ar tamborējumu, mašīnu adījumu ar roku adījumu. Mašīnu adīšanu mācām mēs 4 pasniedzējus. Mums ir latviešu un krievu valodas plūsma. Var nākt visi interesanti, jo arī neatnākot uz šo iepazīšanās nodarbību, ar pirmajām 2 nodarbībām noteikti būs skaidrs, vai meitenēm tas interesēs. Rodas, tas ir vārdu rokdarbu studija saīsinājums. Šodien Rodas ir strauji augoša mācību iestāde, kas atrodas Rīgas centrā. Mani sauc Natālija, un es esmu šūšanas pasniedzēja un arī pasniedzu mājas tekstilu šūšanu. Mēs te mācamies izšūt visus variantus, un tad izmēģinām, kā izrotāt mūsu māju un padarīt viņu skaistāku. Nav nekāda tātad vecuma ierobežojuma uzņemšanā, var nākt visi interesanti. Piemēram, mašīnu adīšanā mums ir ārkārtīgi interesanta nodarbība, kas ilgs tikai 4 stundas, bet šo 4 stundu mācību laikā dāmas, kuras ierodās vai meitenes, roda pareizu priekšstatu par mašīnu adīšanu un saprot, vai tas ir viņu rokdarba veids. Studijā Rodas katrs atradīs sev tīkam nodarbi, kur piedāvā vairāk kā 10 profesionāls apģērbu šūšanas un konstruēšanas kursus, mājas tekstilu izgatavošanu, mašīnu adīšanu un tamborēšanu, izšūšanu ar mašīnu, izšūšanu ar rokām un pērlīšu pīšanu. Tagad tiek pagatavota jauna programma – tērpu stilistika. Savukārt 10 meistarklases, tā ir iespēja tikai pāris stundu laikā iemācīties radīt īpaši pieprasītas modernas lietas un rotas. Pēc 20 nodarbībām, ja nodarbība ilgs 4 stundas, mūsu audzēknis saņem Rodas apliecību par tātad šo izglītību. Bet, ja mācās vēl 2. kursā, mēs apgūstam sarežģītākas tehnoloģijas, mācāmies modelēt adījumu, veidot ļoti interesantu trikotāžu, ļoti daudz, atdam arī asimetriskās detaļas un rakstu izvietojumu mācāmies. Un tātad tā jau būs profesionālās pilnveidas apliecība, ko saņem pēc šīs stundu skaita. Es esmu mašīnu adīšanas kursa studente. Es sāku mācīties nesen, februārī. Esmu jau ļoti daudz ko iemācījusies. Pabeigšu mācības jūnijā, tā kā vairāk uz jūnija beigām. Tad vēl vairāk būšu iemācījusies. Un dabūšu apliecību par to, ka esmu apgūst 1. kursu. Man būs arī iespēja mācīties tā kā nākamo kursu, kur būs vairāk tā kā padziļinātas zināšanas, jo šie skaitās tā kā pamati. Noteikti to arī darīšu, tāpēc, ka skola ir ļoti jauka, aprīkojums ir brīnišķīgs, telpas ir ļoti ērtas, labi apgaismotas, siltas un patīkams. Visas programmas ir licencētas un akreditētas, tāpēc kursu beidzot visi studenti saņems profesionālas pilnveidas apliecību, kas ir oficiāli atzīts gan Latvijā, gan arī visās Eiropas Savienības valstīs. Studijā darbojas 9 augsti kvalificēti pedagogi. Viņu raksturīgākās iezīmes – dzīves teorijas zināšanas, kas papildināts ar daudzu gadu praksi. Studenti saņem Rodas privilēģiju karti, kas garantē atlaides Rīgas labākajos audumu šūšanas rokdarbu preču veikalos līdz pat 20%. Ik viens interesants ir gaidīts mācību centrā Rodas. Uzņemšana ir bez vecuma ierobežojuma un nav nepieciešams iepriekšējās prasmes.
Mūsu pasniedzēja Gita ir visforšākā.